Piemēram, man citus aizskar, teiksim, blaušos, ja? Jā. Man tas, teiksim, patīk, citiem patīk, tur 100 cilvēku novalk, ja? Nu jā, ko viņiem tagad darīt? Bet viņi jau nemaksā mums, un arī tie, kas aizskar, tie arī nemaksā mums. Es saprotu, ja mēs tagad atnākt piemēram, pie viens vecens un pateikt, davai samaksā mums 5 lats, ķipu, un mēs taisīsim šovu. Viņi mums tagad iedod 5 lats, un mēs uztaisim šovu, viņai nepatīk. Tad viņai ir tiesības prasīt to naudu atpakaļ, vai ķipa mūs aizliegt, vai kaut ko iesūdzēt mūsu tiesā. Tad viņai ir tiesības. Viņi ir saistīti ar mums, un mēs daram kaut ko tādu, kas viņa aizskar. Tad viņai kaut kāds vismaz pamats. Tagad viņam vispār nekā nav. Mēs esam neatkarīgi, kā mēs viņu vispār varam aizskart. Tev ir poga, stop, nospied stop un neklausies. Tās ir tavas tiesības. Jā, un, piemēram, tas pats ir arī ar šo te, kur es tev iemetu to lapu ar tiem, spokiem, ja? Jā. Tā kā tas saites spoki LV, kas ir populārs Latvijā, tur, kur ir visādi tie jaunieši. Jā. Tur rakstat šitās te kaut kādas, vecenes, nezinu, vai kas, kā viņas tur. Viņas vienkārši jūtās aizskartas, ja viņas nevēlās, lai viņu bērni tā kā lasa tās lapas, bet padomā, tur viena bija rakstījusi tā, ka tā kā es nevēlos, lai mans bērns lasa šo lapu, tāpēc es viņam internetu aizliedzu uz mēnesi. Uzliec paroli lapai, come on! Kā var aizliegt internetu? What the fuck? Kāpēc nevar uzlikt paroli lapai? Tas ir kaut kas. Vecāki vienkārši viņi tik bezatbildīgi. Viņi vaino visu, kaut kas notiek, viņi uzreiz meklē vainīgos. Viņi nekad nevaino sliktu audzināšanu, piemēram. Tu esi atbildīgs par savu bērnu līdz viņam ir 8 gadi, līdz viņš kļūst par atbildīgu personu pats. Tu esi atbildīgs. Tu dari to, lai tos bērns tur neietekmēs no kaut kā sliktu un neiet galvenā cilvēks. Tikai tu esi atbildīgs par to, neviens cits. Un ja tu tur negribi, lai bērns lasa spokus, dari visu, lai viņš to nedara. Tas ir labi, pohuj, lai viņi... Bet tu nevari aizliegt citiem to nedarīt, jā, jo labi. Citiem patīk tas reāli. Pohuj, lai viņi aizliedz internetu viņam. Tā nav neviena darīšana, tā ir viņas darīšana. Viņai ir tādas tiesības, viņa ir vecāks. Ja viņi uzskata, ka viņas bērns slikti ietekmēs no spokiem, un vienīgais veids, kā ir to apstādināt, ir aizslēgt internetu, lai viņi slēdz to internetu. Bet tas ir stulbi. Jā, labi, tas ir stulbi. Bet stulbākais ir, ka viņa iet vēl tālāk un izsaka šo savu stulbo viedokli, kas ir tikai viņas lieta. Tā ir tikai viņas ģimenes problēma. Un viņa to visu izsaka. Pilnīgi gandrīz mēdījos. Viņa raksta visur, kur vien iespējams. Nafik tas jādara. Man pohuj, piemēram, ja man būtu bērns, un es negribēju, lai viņš lasa spoks, es darītu visu, lai viņš nelasa tos spoks, bet ja es to nespētu taisīt, tā ir man problēma. Man ir jādara viss, lai viņš to nedarītu. Un ja, es nerakstīšu tur kaut kādai tur Delfiem, tur ķipa, lai viņi publicē tagad rakstu par to, ka mans bērns lasa spoks un slikti ietekmēs. Tas ir pārāk tālu aizgājis. Tas ir, Tikai vecāks ir atbildīgs par bērnu. Tas ir galīgi. Padomā, ko tu dari, kāpēc viņš lasa tos spokus. Varbūt tāpēc, ka tu esi tik neinteresants. Izglīto pats savu bērnu, aizvedīm kaut kur ekskursē, viņš negribēs tiem spokiem iet. Tad izdara kaut ko pats, vienkārši. Tā ir bezatbildība. Cilvēki bezatbildība un vienkārši negrib neko darīt. Viņi vieglāk ir vienkārši piezvanīt kaut kādam radio un pateikt, es ienīstu, ko jūs te darat, jūs sūkājat, es gribu, lai jūs noņem no ētera. Tas ir vieglāk. Pareizi, ne? Jā, un tad tie visi protestētāji arī, tas ir jau pāraudzis. Skaties to pirmdien tie protesti, kas bija. Kas par to, kas tur pie domas, par to, ka neļaus tam te saskaņas centram tur domē iet un visu kaut kas tāds. Kaut ko es lasīju. Jā, ka tur bija protesti, tur akcijas un tur viss tur baigi baidījās, ka tur Latvijā sāksies tur kaut kāds tur tas te rasu karš un kas tik nē. Pasties, kā protestē Lībijā. Tur cilvēki protestē rezultātiem. Stāv 2 veči un protestē un vienam iešaut galvā. Tas ir protests. Eiropas Savienība to ieraug un, mums kaut kas jādara. Tas ir protests. Tie čaļi, kas stāv tur un protestē par kaut kādām geju un lesbiešu tām te, tiesībām. Tiesība. Viņi atnāk no rīta 8 ar termosiem, pastāv kaut ko tur pabļaustās. Mēs gribam bučoties publiskās vietās un 4 aizpist mājās gulēt. Come on!
Kā, tas ir vienkārši tik pārvērtāts. Tas ir reāli iztērēts laiks, ritīgi. Visa šitā nevajadzīgā raudāšana. Un ir īpaši par šitiem gejiem. Viņiem ir atļauts viss, ja pat Amerikā. Amerika, kurai viss sanākie uzskati pa gejiem, viss internacionālākā, vienkārši pasaulē valsts. Tur ir atļauts vairākos štatos geju laulības. Viņiem pat atļauts ir adoptēt bērns. Viņiem viss ir atļauts. Un viņi tik un tā pa kaut ko protestē. Viņi tik un tā vācās un kaut ko dara. Un tas jau ir aizgājis tik tālu, ka nevienam vairāk tas neinteresē. Un vienkārši cilvēki joprojām atrod kaut ko, kam piesieties vēl. Nahu tas ir vajadzīgs tādā līmenī. To visu vest tādā līmenī. Tas vienkārši pārvērtāts. Kurš es tagad izlasīšu to rakstu no tiem spokiem, ko rakstīja. Jā. Roč rakstīts no kaut kāda Lorēna, ja? Jā. Pēc neveikls Niks, man liekas, kaut kā. Gan jau kaut kāda Miranda. Mirinda. Spoki LV ir ļoti nelabvēlīgs portāls, kurā tiek veidot slikti raksti, kuri nepareizi iespaido un maina vērtības dzīvē citiem cilvēkiem. Come on! Kādas vērtības vēl tur var mainīt? Tad aizslēdz to parolu. Šajā portālā ir daudz melu, daudz visādi nevajadzīgu rakstu, daudz rakstu ar sliktu saturu un pretīgām bildēm. Šis portāls ir Latvijas. Šis portāls ir Latvijas izskats, ja? Kurā ir viss netīrais, nelabais, sliktais ir sabāsts vienā miskastē un to lasa cilvēki dažādos vecuma gados. Kura mamma tā raksta? Dažādos vecuma gados? Ko viņi tu? Ej, tu nu. Tas nav normāli, un šis portāls būtu jāslēdz ciet. Jo cilvēki, kas tur raksta un komentē, 95% vienkārši nav normāli un ir samaitāti. Viņi ir izskaitļojis procentāžu pat. Kamēr, kur ir pamats? 95% nav normāli un ir samaitāti, kur ir bīstami sabiedrībai. Bet kam viņi to raksta? Tā kā visiem portāliem, es nezinu, kaut kādam... Viņi pat uztaisīja rakstas pokus. Ar ko viņi atšķirās no tiem, kas raksta citus rakstus tagad? Tas nav normāli, un, tas tos lasīja. Es paskatījos, izpētīju, jo mans bērns lasīja, tāpēc esmu aizliegusi viņam internetu uz 1 mēnesi, lai tādus mēslus neskatās. Tad pēc tā mēneša, vai tā viņš neskatīsies tos spokus, kas viņu traumēt, es nezinu. Ja bērns skatās, viņam tas interesē, ja tur ir kaut kas nepareiz, tā ir tava atbildība iemācīt viņam. Reku smejies pa šito, bet nē šiten. Tas ir tas pats, kas nekad nav ļāvuši skatīties, porno tās filmas, televizorā. 10. televizors ir jābūt izslēgtam. Visiem bija skaidrs, nedrīkst to skatīties. Izdari tu to pašu, iet, ja spokos un izdali, pasties, ko tur nedrīkst viņam redzēt un māci viņam, attīst savu bērnu, māci. Stāst viņam, kāpēc. Tad tālāk. Komentāri rakstā, kur ir beigti cilvēki, citas šausmas ir tādi, forši vēl ko tādu vajag, super. Visi sajūsminās kā slimiķi par mirušiem bērniem, cilvēkiem. Es gan arī apraudājos un es vēlos, lai šis portāls tiktu aizvērts un miers uz saules, jo es ceru, ka mana sūdzība un komentāri palīdzēs slēgt šo portālu līdz brīdim, kad manam sīkajam beigsies ārests. Jo citādi es datoru iekšā neslēgšu, ja šis slimais ļaunuma perēklis netiks izdzēsts vai koriģēts. Paldies! Come on! Tas vienkārši nav nopietni. Kāds sakars datoru izslēgšanai ar to? Tas ir vieglāk. Vieglāk ir izdarīt to, vieglāk ir izslēgt sīkajam datoru, neļaut viņam neko darīt. Un nevis iemācīt viņam, kāpēc tas ir slikti, kas ir slikti. Un izfiltrēt pašam, vai arī saprast pašam kaut ko. Tas ir vieglāk izslēgt. Bet to ar to palielina sīkā ietekmi, sīkā atkarība no datora, viņš grib uz turienu. Tu domā, viņš neatgriezīs? Mēnesi nebūs bijis pie tiem spokiem, viņš aizies pēc tam tur 2 reizes un tur masturbē 16 reizes dienā pie tā tur, ja? Es to saku. Tas ir tas pats, kas represēt sīko, piemēram, 18 gadus viņu daudzīt un nekur nelaist ārā, pat ar draugiem nekur nelaist ārā, tikai tāpēc, ka tu domā, ka viņš slikti viņu ietekmē. Un, kad viņam paliks 18 gadi, laist viņu pasaulē, kurā viņš vispār nav bijis, kur viņš vēl nezina, kas ir alkohols un nezina, ka ir kaut kas labs, ka ir kaut kas interesants. Un viņš vienkārši nodzersies un nositīsies un vēl ko ne. Viņš zaudēs visu ar to, ka tu viņu represē.
Labi, zin kā, tagad nākamais, tur viņai ir vēl viens, vēl divi, laikam. Tā pati Tad- moka.